Mēs esam pietuvojušies jau pie vēstules tā kā noslēguma jau daļas. Mums ir palikusi viena nodaļa, un redzēsim, kā mums ies, vai šodien, vai nākamreiz izskatās, ka mēs beigsim. Bet iepriekšējā reize, laikam tur bija tas galvenais, ko izmantodams izdevību, kā tagad šis Epafrodīts, pie viņa sūtītais palīgs, tagad atvesļojies un viņš dodas atpakaļ. Un toreiz jau tā vēstuļu rakstīšana bija tāda īpaša privilēģija, ka to varēja sūtīt vēstuli un nodot tiem, kas viņu lasa. Tāpēc arī apustulis arī izmanto šo iespēju ne tikai runāt ar šiem ļaudīm par kaut kādām tādām lietām, kas skar varbūt tādas praktiskas lietas un izkārtojums, bet arī viņš grib iepriecināt šos mīļos filipiešu kristiešus, vispirms viņu bēdās, kur viņi par apustuli nobēdājušies un par viņa likteni noraizējušies, skumst, bet kā arī viņi tik iegūtu šo pamācību, kura stāv pāri tām, varbūt bēdām, par kurām tā sirds bieži vien raizējas. Tāpēc viņš arī runā par šīm debesu valstības lietām un īpaši, un tas augstākais punkts, kas tā kā paliek atmiņā, es domāju, katram kristietim, kurš lasa šo vēstuli filipiešiem, kur viņš saka, bet mēs piederam, mūsu pilsonība ir debesīs, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgu viņa godības miesai, darbojoties tam spēkam, kas spēj visu pakļaut viņam. Varbūt vēl mazliet atgriežoties pie tām lietām, ko mēs nepagavām izrunāt, tur ir tāds termins kā zemības miesa. Mums ir tā, ka tā zemība varbūt ir kaut kur vecajā tulkojumā vēl kāds cits vārds lietots, bet viņš drusku atsit to morālo pazemības nozīmi, kas jau nebūtu arī nepareizi. Bet tur ir tur ir tāds ļoti tāds neparasts, ja tā varētu teikt, vārds, kur tur ir tas tapeinosēos, zemības, kas ir tas te druski ieskans, ka tās zemība no zemes tādā ziņā. Bet tur ir tas vairāk tas, ka mēs šajā stāvoklī, kurā mēs esam, mēs neesam vēl godības, un šis tapeinosēos, viņš ir pretstatīts tam vārdam doksa, kas tiek lietots, jeb godības miesai. Tātad viena ir, kas ir tajā kalpošanas pazemības stāvoklī, mēs atrodamies, kāda mēs esam. Bet mūs vēl sagaida šī godības pilnā valstība un arī mūsu miesa būs tad šī dievišķā spēka pacelt jaunā pavisam veidā, kas Kristū jau ir atklājies. Un tad viņš pāriet uz pamudinājumiem. Tad mani mīļie un ilgotie brāļi, jūs, kas esat mans prieks un vainags, tā mīļotie pastāviet kungā. Tātad ar šo tas ir teikums, kas skatās atpakaļ. Pastāviet dzīvodami, tā kā apustulis ir devis piemēru, vai viņš saka, topiet manis atdarinātāji, domāsim uz šo debesu balvu. Un kas tad ir šī debesu balva? Apustulis šeit mazliet tam pieskaras.
viņš saka, jūs, kas esat mans prieks un vainags, Stefanus. Nu, šur tur apostolis tā par debesu prieku runā par to, ka Dievs nostatīs, piemēram, 2. vēstule korintiešiem, savā priekšā visus svētos. Mēs sastapsim tur, viņš saka, jūs tāpat kā arī mūs. Mēs visi būsim nostatīti Dievu priekšā. Un tur būs tas lielais prieks. Ne ar ko citu tik daudz nebūs saistīts. Protams, tur būs noteikti daudz lietas, ko acis nav redzējis, nav dzirdējis. Bet tas īpašais ir tas, ko mēs jau pazīstam, viens otru tā kā pazīdam. Ka tas būs tas vislielākais prieks un vainags, ka mēs debesu valstībā redzēsim citu. Es, piemēram, nevaru iedomāties, ar ko man debesu valstībā tā varētu iepriecināt ar kādu zelta vai dārgakmeņu kaudzi vairāk nekā, kad es ieraudzīšu tur savus mīļos. Tas būs tas vainags. Tas būs tas brīnišķīgais. Un apostolis saka, jūs esat mans prieks un vainags. Jūs esat tā uzvaras cīņa, uzvaras cīņas balva tajā sacīkstē, kurā es dzenos. Nekas cits. Jo kas tad ir vēl vērtīgāks, kā tas, par ko mūsu kungs ir savus asins izlējis. Viņš nav izlējis savus asins par zeltu, sudrabu, par, nezinu, kādām citām lietām vai dārgumiem, bet par to pērli, ko viņš ir atradis un kur viņš visu sev atdevis. Tāpēc tā arī skatīsimies, ka tas vislielākais prieks, kas mums debesīs būs, ka mēs citu redzēsim. Un ka mēs vēl redzēsim mūsu mīļos, par kuriem mēs tagad te nopūšamies, varbūt, to jau pat grūti ir izteikt jau. Cik liels tas prieks būs. Ja Dievs tā vēlēs. Bet uz to ir jācīnās, uz to ir jādodas. Tā kā tas uzvaras vainags, viņš tā ļoti neparasti tur ieskanas. Viņš saka, jūs esat mans prieks. Jā, tur tai godības valstībā. Jūs esat mans vainags. Tas uzvarētāja vainags. Kur, kā arī debesu valstībā, es nezinu, kur varbūt ģimenes tēva varēs teikt, redzi, te esmu es un tie bērni, ko tu man esi devis. Vīru un sievas un tēva un mātes varēs teikt par saviem bērniem. Vai mācītāji par savu draudzi vai draudzes locekļi un cits par citu. Šis prieks un šī vislielākā balva, kas debesu valstībā vislielākais dārgums un krāšņums, kas būs, tie būsim mēs citam, viens otram. Un te tad tālāk ir kādas personas iemūžinātas. Kā saka, kamēr būs debesis un zeme, nezudīs ne mazākā raksta zīmīte, arī jaunās derības raksts nezudīs. Un te ir, es mudinu gan Evodiju, gan Sintihi, lai viņas abas rod vienprātību kungā. Neviens mēs nepazīstam nec Evodiju, nec Sintihi, bet viņas ir palikušas uz mūžiem, kā divas, kuras nav vēl varējušas atrast vienprātību un mieru, kas savā starpā ecējas, teiksim tā, kā latvieši saka. Ja? Evodija sieviete. Jā, viņas abas ir sievietes. Jā, abas viņas ir sievietes, kuras kaut kā, tai draudzē, tur tais kaut kādu visu laiku, laikam nemieru, ka pat laikam nabaga Epafrodīts nav varējis to, kā saka, noklusēt apostulim, un vai par to ir vienkārši iztaujāts stāstījis, vai pats sūdzējies, mēs nezinām. Bet, apostols viss tur pazīst, tur bija tas sievu pulks, kas jau, ko apostuļi atnākdami uz Filipiem sastapa, jo tur laikam tie vīri tur nebija tik daudz, tāpēc, ja man nebija sinagoga, bija lūkšana vieta pie upes,
kā tas parasti pēc jūdu tās tradīcijas bija, jo pirms sinagogas dievkalpojumiem vajadzēja tā kā šķīstīties ūdenī un tekošā, un tāpēc pie upes parasti arī bija tās lūkšana vietas, un tur bija sievas kādas, kā mēs lasām. Par vīriem nemaz nav pieminēts. Bet redziet, lai arī šīs sievas ir ticības turētājas bijušas, tomēr kaut kas tur ir, ka viņas nevar izlīgt. Bet te, redziet, ir ļoti svarīga lieta, ko apostols saka, rod vienprātību iekšā kunga, jeb kungā. Te nav runa par tādu, cilvēcisku tādu samierināšanu pat, kur, taču var ieskaidrot kādas lietas, ka par viņam nav vērts kašķēties vai kā, bet kā Kristū šī vienprātība tiek rasta. Un kur Kristus ir kā starpnieks starp vienu un otru pusi. Un tas, protams, mums nāk atmiņā arī tiem, kas esam lasījuši un apsprieduši. Jūs atcerieties tā Bonhoeffera grāmata Dzīve kopībā. Mēs kaut kad viņu lasījām, pat apspriedām. Un tur ir tāda, tas gan bija sen, protams, un var jau arī aizmirsties, bet viena no ļoti tādām svarīgām lietām, ko Dītriks Bonhoeffers izteica, viņš teica, ka kristietis jau nekad, viņā nav nekā privāta, tā kā tādā ziņā. Jo vienmēr, pat tur, kur ir divi un divu cilvēku attiecības, pat ja tās ir ļoti tuvas kā starp vīru un sievu, vienmēr Kristus ir kā trešais, kā starpnieks. Ka viņš ir tas, kas dziedina un apvieno arī tās kādreiz ienaidu un pārdarījumu un aizvainojumu un viss šīs lietas, ka faktiski kristīgā draudzē viņas ir iespējams tā īsti izlīdzināt tikai Kristū. Tāpēc viņš saka, ka viņas abas rod vienprātību kungā. Ka te nav tā, ka mēģina kaut kā sadzīvot viens uz otru tikai skatīdamies, bet tik tiešām caur to upuri un žēlastību, ko Kristus ir dāvājis, ka tur tas caur to piedošanu, ko Kristus ir devis, arī visi tie aizvainojumi tiktu izlīdzināti un tā vienprātība varētu būt. Un tā ir tāda, it kā liekas, viņš tur piemin tādas privātas lietas, kādas sievas, kas nesaskaņā, bet es domāju, tas mums visiem ir tāda ļoti nopietna pamācība. Meklēt to izlīgumu, tieši Kristū caur to, ka, tas jau citādi nav iespējams, kā tad Kristus dēļ izlīgst. Tā, ka katrs atzīst savus vainas, savus grēkus, un tad atkal to izlīgumu Kristū saņem. Jā, protams, ka laikam nevienam negribētos nokļūt šādā, mūžīgā piemiņā. Jā, šis varbūt nav tā sliktākā vieta. Ir kāds man vārda brālis, tur ir vēstulē Timotejam pieminēts Aleksandrs un Himenejs, kur tur ir tādi pavisam kādi maldu mācītāji un tādi, ka tādas paliek, tas tam galīgi nemaz nav labi. Šeit ar tādu pozitīvu, tomēr tādu izlīgumu, viņas abas ir māsas Kristū, viņas abas ir brīnišķīgas, varbūt draudzes loceklis, pat darbinieces, abas ārkārtīgi dārgas, gan apustulim, gan visai draudzei nozīmīgas, bet vēlns vienmēr atrod, kur sēt kaut kādas nesaskaņas ticīgo vidū. Viņš atrod veidus, un viņš ir 1000 tiķu meistars. Cilvēki savā starpā sanaidot vai kaut vai vismaz nepatik vienam pret otru radīt, vai kādas ķildas, vai kaut kādas tam līdzīgas lietas. Te tālāk ir tāda ļoti noslēpumaina vieta. Viņš saka, es lūdzu arī tevi. Jā, un tur ir tas ciešā saistībā ar mani.
Kā ir tulkots kādā citā? 3. pants, kurš var man izlasīt 3. pantu kādā citā tulkojumā? Jā. Jā, arī tevi mans īstais darba biedri, lūdzu, palīdzi viņām, kas evaņģēlija labā cīnījušās kopā ar mani, Jā. Klementu un maniem pārējiem darba biedriem, kuru vārdi ir dzīvības grāmatā. Darba biedri, tur ir, jā, tur ir tas ciešā saistībā ar mani. Kā izteikt to, ka ir tas grieķu vārds, kas ir sizige, tas ir zigos ir jūgs. Viena jūga vilcēja, kad ir 2 zirgi vai 2 vērši vai vairāki, tai vienā jūgā iejūgti. Tāpēc ir tas, pat dažās tautās, piemēram, laulātos sauc suprugi, krieviski, piemēram. Tas ir vienā iejūgā, tas ir tas sizige, tas ir viena jūga ļaudis, ja? Kas velk, apostols kādreiz lieto to vienu jūgu ar neticīgajiem, netopiet sizige ar neticīgajiem, vai tur kas gan kopīgs tur ir dievam ar sātanu un tā tālāk. Tātad, tie viena jūga vilcēji, tas nozīmē, ka viņš vēršas pie kāda cilvēka, ko viņš nesauc vārdā, un kas tas ir, mēs nevaram to tā kā uzminēt. Neizskatās, ka tā būtu Lidija, jo Lidija gan tur bija tāda ļoti nozīmīga persona Filipiešu draudzē, viņa netiek ar šai vēstulē pieminēta, tad varbūt, ka šeit, bet tas izstāsta, ka viņš tomēr uz kaut kādu vīriešu cilvēku to attiecina un arī tulko to. Kaut gan tur varbūt tā dzimte nav noteicošā šajā apzīmējumā, bet kādam nezināmam cilvēkam, kas ir ļoti cieši bijis saistīts ar apostuli Pāvilu tur Filipos. Un viņš saka, palīdzi arī tu viņām. Jūs redziet, tas nav viegli, tas ir, tas nav tā, tagad atnāk Epafrodīts ar vēstuli, nolasa, un tagad tur ir tā Eodija un Sintihe, un viņš saka, un arī apostols jums pakratīja pirkstu. Dzīvojiet draudzīgi. Es domāju, ka katrā draudzē varētu būt tādi brīži un tādi gadījumi. Un tas ceļš, kā tajā mežģījumā nepalikt, ir izlīgts ar Kristu. Un par laimi, Kristus arī dod to izlīgumu. Viņš nav tālu no šīm lietām, viņš arī zina, ko draudzē vajag. Tā varētu būt katrā draudzē, jā. Un varbūt, ka pat kādā citā draudzē būtu jānosauc varbūt vairākas personas, bet šeit mazā draudzītē jānosauc Dievs. Lūk, tātad viņš saka, palīdzi viņām. Viņš nesaka, aprāj viņas vai tagad nostrostē un nokaunini un pasaka, arī apostolis teica, jādzīvo draudzīgi. Tā vēl tas nenotiek, bet kā palīdzēt, kā mudināt, kā mierināt, kā iedrošināt? Var jau būt, ka tā ir Lidija. Varbūt. Jo tomēr viņa likās tāda ļoti tāda, ar tādu labu saprašanu sievieti, tādu atvērtu sirdi tam kungam un tāda arī drosmīga un tāda, to es, protams, tikai tagad es minu, jo es brīnos, kāpēc viņa netiek pieminēta, jo apostoļu darbos viņa ir ļoti tur tāda centrāla persona. Tātad viņas ir bijušas kopā ar mani un Klementu un maniem pāriem darba biedriem. Tātad te parādās tas, ko, tas piesaukts ir tas vārds, kas tagad, par kuru man daudz iznāk domāt, tas ir Klemens. Proti, domājams, ka tas ir tas pats Klemens, kas ir uzrakstījis vēstuli korintiešiem, apostoļu Pāvila darba biedrs, kurš saskaņā ar tādu arī sēnu ļoti baznīcas tradīciju un liecību
ir bijis tas maķedonietis, kurš parādās apustulim Pāvilam nakts redzējumā, kad viņš nezina, uz kurien doties. Viņš redz naktī redzējumā kādu maķedonieti, kas viņu aicina uz Maķedoniju. Nu, izlasīsim to vietu. Apustuļu darbu 16. nodaļa, sākot 6. pantu. Nu, tur tas stāstās, bet Frīģijas un Galatijas zemē viņi nepalika, jo svētais gars neļāva viņiem sludināt vārdu Āzijā. Nu, tajā mazā zemē. Nonākuši pie misijas, viņi lūkoja iet Bitīnijā, bet Jēzus gars viņam neļāva. Iedomājieties, reāli kaut kā tā gara vadība ir tāda, ka tas gars vēl nesaka uz kurien, bet saka, kur neiet. Pagājuši garām misijai viņi nonāca Troādā. Naktī Pāvils redzēja parādību, kāds maķedoniešu vīrs stāv un viņu aicina: celies pāri uz Maķedoniju un palīdzi mums. Kad viņš bija šo parādību redzējis, mēs domājam tūlīt doties uz Maķedoniju, būdam pārliecināti, ka Dievs aicināja mūs pasludināt viņiem evaņģēliju. Ka tas nebija nekāds ne eņģelis, nekas, bet tas ir bijis šis Romas Klemens, kuru Dievs ir izmantojis kā tādu īpašu pamudinājumu un aicinājumu, norādīdams, ka tas arī būs tas palīgs, un kas ar viņiem kopā darbosies, un viņš ar Pāvilu bija līdz pašam galam, Klemens. Jo viņš raksta par tādām lietām, kas mums nemaz apustuļu darbos vairs nav pieminētas. Tātad šis Klemens ir pazinis Pāvilu, Lūku, kas ar šeit piedalās visā tajā notikumā. Nu, ir ar tā interesanti, ka pētot tagad Romas Klementu un ceļš saistībā ar vēstuli ebrejiem, kā viņi vēstules ebrejiem iespējamo autoru, viņš lieto ārkārtīgi tādu valodu, kas nav tā kopvaloda, kurā apustulis Pāvils runā. Arī šeit tie vārdi, ko viņš tajā redzējumā saka, palīdzi mums, boetēs un hemās. Tas boeteo nav vārds, kas jaunajā derībā būtu tā bieži sastopams. Viņš ir tikai Klementa vēstulē korintiešiem, ko mēs zinām, tas ir Klementa. Tā ir Klementa valoda. Tas boeteo ir klasiskās grieķu valodas augst izglītot ļaužu, jau tāds vārds, ko, un Klementam ļoti raksturīgs. Un interesantai redzējumā un apustuļu darbos viņš tieši šo vārdu lieto, un Lūk viņu pieraksta. Nu, tātad šis Klemens ir, acīm redzot, arī tur bija, kā saka arī baznīcas redzījumi, viņi satika tur Maķedonijā, Filipos, un mēs redzam, te ir pieminēts kāds Klemens, kur kopā ar šo Evodiju un Sintihi un to vārdā nenosaukto personu, kuru iesaistīties aicina šī konflikta risināšanā un palīdzēt nonākt pie vienprātības Kristū, šīs divas sievas, ka šis Klemens ir ārkārtīgi arī bijis tāda pazīstama un nozīmīga persona tur Filipos. Kur korintiešu vēstule autors viņš ir? Romas Klementa vēstule korintiešiem. Tas nav šeit Bībelē, viņš ir apustuļu Pāvila darbiedrs, viņš ir uzrakstījis visagrīnāko apustulisko tēvu sarakstīto vēstuli. Proti, apustuliskie tēvi ir tie baznīcas tēvi, kas ir redzējuši vēl apustuļus un kopā ar viņiem bijuši. Kas nav bijuši apustuļi, bet uzreiz tā nākamā paudze. To sauc par apustuliskiem tēviem. Par baznīcas tēviem sauc tādus, kas apustuļus vairs nav redzējuši, bet baznīcā ir nozīmīgi ieguldījumi ticības dzīvē snieguši, to sauc par baznīcas tēviem. Bet apustuliskie tēvi ir tie, kuri apustuļu laikā ir dzīvojuši un vēl redzējuši dzīvus apustuļus. Tādi mums ir tikai daži. Barnaba, Klemens, tad Smirnas Polikarps, man liekas, Ignācijas Teofors un vēl kāds. Viņi nav daudz, viņi tikai daži ir. Lūk.
Un viņš ir uzrakstījis vēstuli korintiešiem pēc apustuļa Pāvila nāves, kur korintieši turpinājuši ķildoties vēl trakāk nekā apustuļu laikā. Viņš raksta tādu vēstuli no Romas draudzes vārdā, būdams Romas draudzes vadītājs. Lūk. Tātad šis Klemens ir tur Filipos bijis pazīstams un nozīmīga persona, un viņu vienīgo apustulis Pāvils no visiem saviem tiem biedriem, kas viņam ir, viņš piemin vārdā, jo viņi ir pazīstami ar šo Klementu, un šis Klemens ir nozīmīga persona pie viņiem, kopā ar mani un Klementu un pārējiem maniem darba biedriem, kuru vārdi rakstīti dzīvības grāmatā. Nav augstākas autoritātes un status apliecinājumu kristīgā draudzē, kā vārdu ierakstīšana dzīvības grāmatā. Tas nozīmē, ka tie ir ļaudis, kuru ne tikai dvēseli glābta, bet kuru darbi un kuru pūliņi paliks vēl mūžībā, kā šie augļi mūžīgai dzīvībai. Un mēs zinām, it īpaši šo dzīvības grāmatu, cik viņi ir ārkārtīgi nozīmīgi. Viņi vecajā derībā jau parādās. Mūzus viņu piemin. Atcerieties, tur ir tāds notikums, kur Dievs saka, paej nost no šīs tautas, es viņu iznīcināšu. Ir atkāpusies no manis, tuksnesītes. Bet tevi es darīšu par lielu tautu. Un slēgšu darību ar tevi. Un Mūzus saka, nē, kungs, ja tu viņus gribi iznīcināt, tad izdzēs arī mani no dzīvības grāmatas. Un Dievs neiznīcina tautu. Redziet, cik svarīga grāmata un cik svarīgs ir katrs ieraksts. Viņš tur saka tādu arī garu runu Dievam un tā, kā tad tas būs, tu esi izvedis tuksnesī, ko tad teiks tās tautas, kuras ir visu to redzējuši, kuras to visu zina, ka jā, Dievs ienīda šo te tautu, vai Dievs viņus nevarēja ievest tajā zemē, un viņam bija viņus jāiznīcina tuksnesī. Nē, kungs, ja tu to dari, tad izdzēs arī manu vārdu un dzīves grāmatas. Mēs lasām par dzīvības grāmatu Jāņa atklāsmē. Par šo pēdējo tiesu, kur ir sacīts tā. Šīs nedēļas otrdienā mēs ar to lasījām par debesu Jeruzālemi, kur tajā ieplūdīs tautas spožums un gods. Bet nekad tur neieies necienīgais, nešķīstais un melīgais, tajā ieies tikai tie, kas ierakstīti jēra dzīvības grāmatā. Mazliet agrāk, 20. nodaļā, mēs lasām, tad es ieraudzīju troni, lielu un baltu, un uz tā sēdēja tas, no kura klātbūtnes aizbēga zeme un debesis, un nebija vairs atrodamas. Vai tās neatrada nekur vietu, kur noslēpties. To tulkot arī tā. Es ieraudzīju mirušos, lielos un mazos stāvam troņa priekšā. Tad tika attīti raksturuļļi, pēc tam vēl cits rullis, dzīvības grāmata. Un mirušos tiesāja pēc viņu darbiem, kas rakstīti šajos ruļļos. Jūra atdeva atpakaļ tos, kas tajā miruši, nāve un pazemes valstība atdeva atpakaļ tos, kas tajā bija, un ik viens tika tiesāts pēc viņa darbiem. Nāve un elle tika iemest uguns ezerā, šī ir otrā nāve, uguns ezers. Ik viens, kura vārds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tika iemests uguns ezerā. Tātad, darbi, tas ir atsevišķi katra cilvēka dzīves grāmata, kā Dāvids saka, kungs, tavā grāmatā bija rakstīts visas manas dienas, kad nebija vēl neviens. Par Dāvidu? Nē. Šis iepriekšējais
bija, tā ir 20. Vai es lasīju 19. man liekas? 20. jā. 20. nodaļa, 15. pants. Un arī 21. nodaļas bija, ko es iepriekš lasīju, 27. pants. Jāņa atklāsmes grāmatas. 20. 21. nodaļa, pēdējie panti tie ir abās nodaļās. Tātad darbu ruļļi tiek attīti, bet pēc darbu ruļļiem vēl tu tiec tiesāts. Bet ja tavs vārds nav rakstīts dzīvības grāmatā, tad tu tiec notiesāts, iemestai uguns zaņķī, uguns jūrā, jo tikai tie iemanto šo žēlstību, kur vārdu rakstīt tajā jēra dzīvības grāmatā. Un apostols Pāvils saka, visi tie, kas mēs te kopā esam darbojušies, viņu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā. Kā viņš var apgalvot? Labi, apostols varbūt varētu teikt tā, viņam ir kaut kāds īpašs kontakts ar Dievu, viņš jau tos sarakstus ir pārbaudījis. Lieta ir no vienas puses vienkāršāk, no otras puses galīgi nē. Kas ir šī dzīvības grāmata? Šī dzīvības grāmata ir Kristus. Jēra dzīvības grāmata, nevelti? Tā tiek nosaukta. Tātad tā nav kaut kāda Dieva iepriekš paredzēto jau, kā saka, saraksts, tie aktori pasaules vēstures notikumos, kuri tad ir paredzēti, ka viņi ies mūžīgā dzīvībā, lai kas ar viņiem notiktu. Nē. Caur ticību mēs tiekam ierakstīti šai dzīvības grāmatā piederībā Kristum. Un viņš runā par tiem ļaudīm, kuri ir darbojušies Kristus evaņģēlija labā, kā par tiem, kas ierakstīti dzīves grāmatā, proti, kas tic šim Kristus nopelnam, kur viņš Dieva jērs, savus asins par viņiem izlējis, un ka viņi ir Kristus miesas locekļi. Viņi ir Kristus izglābti. Un ja Kristus ir par mums miris, tad kas tad mūs pazudinās, kas būs pret mums? Tas, ko apostols Pāvils vienmēr ir sacījis. Lūk, viņš tātad atsauc uz šo autoritāti, tie nav kaut kādi vienkārši cilvēki, kas varbūt, ja man teiktu tur Jānis, tad es noteikti tad paklausītu, bet tā kā man to saka Pēters, tad man Pēters neko nenozīmē. Ka tas nav kaut kādu uz privātām attiecībām dibināts pamudinājums un aicinājums, bet aicinājums lūkoties vienam uz otru, citam uz citu, kā uz šiem debesu valstības pilsoņiem. Viņš saka, mēs esam debesu valstības pilsoņi. Faktiski šeit viņš saka, tie, kas rakstīja dzīves grāmatā, tie arī ir tie pilsoņi. Tie arī tur ir. Ar šo te īpašo statusu tātad uzlūkot šos ļaudis, ka, varbūt kādi tur viņam, tām sievām varbūt liekas nozīmīgi, kādi varbūt neliekas tik nozīmīgi, bet viņu vārdi ir rakstīti dzīves grāmatā. Tie ir tie, kurus Dievs izmanto savas valstības labā, kurus Dievs ar savā valstībā ir ievedis ar Jēzu Kristu. Un tā ir liela nozīme, ka arī tajā sarakstā faktiski jau tad, mēs varam tā saprast, ir arī Evodija un Sintiha. Viņas nav ārpus tās dzīvības grāmatas. Jo viņš saka tā, palīdz arī tu viņām, kas evaņģēlijas sludināšanā cīnījās kopā ar mani un Klēmentu un pārējiem maniem darbiedriem, kuru vārdi rakstīti dzīvības grāmatā. Un te var saprast, ka tā Sintiha un Evodija drīzāk arī ir tajā dzīvības grāmatā ierakstīts pēc viss tā konteksta, kas tur ir. Viņas ir bijušas kopā tai pašā darbā. Es atkal sapratu savādāk, ka tas ir tas nezināmais, kurš ir, kas evaņģēlijas sludināšanā cīnījās kopā ar mani un Klēmentu, ka tas paliek tiekams attiecas uz tevi. Tad būtu cīnījies kopā.
kas evaņģēlijas sludināšanā cīnījies kopā ar mani. Jā, uz to tas arī, protams, attiec, bet ka šī Sintiha un Evodija ir cīnījušās. Nu, tur ir arī, grieķu valodā, protams, tas ir pilnīgi skaidri. Haitines kuras. Iekš evaņģēlija, kā lai saka, cīnījās. Sin atlēsen, kā atlēti cīnās, kā sporta sacensībās. Nevis cīnījās tā kā karā, tur karavīri, bet cīnījās labot to ticības cīņu, varbūt, kā var teikt. Tur kaut kā tā ir, ja? Jā, arī tevi īstā darba biedri lūdzu palīdz viņām, kas evaņģēlija labā cīnījās kopā ar mani. Cīnījās, jā. Jā, mums nav tas, bet tur tas grieķu vārds ir no sporta terminoloģijas. Viņas ir tajā īpašajā dieva cīņā, jeb tajā, jāteic, kāpēc tas ir, tik svarīgi, ka apostols Pāvils lieto to sporta terminoloģiju? Kad sportā sacenšas divas komandas, piemēram, vai atlēti savā starpā. Viņi varbūt sacenš, bet viņi nav ienaidnieki. Viņi nekaro viens pret otru, kā karā. Bet šī cīņa, šī sacensība, lai gūtu to godības vainagu. Un katrs, kas pareizi cīnās, viņi iegūst. Pat sporta sacensībās kādreiz, cik es no tā zinu, var, piemēram, labākā spēlētāja godu piešķirt zaudējušās komandas spēlētājiem. Taču var, man liekas, ka tā varētu būt, ja kaut kas tur. Parasti nē, bet var piešķirt. Nē, vienmēr tā ir hokejā, piemēram, cik es esmu skatījusies, tad vienmēr zaudētāja komandai ir labākais spēlētājs to komandā. Jā. Un viņi var par spēles ar labāko var tā kā, es nezinu. Vienmēr sakot, ka te tā lieta nav, ka mēs te cīnamies savā starpā, bet ka mēs esam vienā tā kā komandā, varētu teikt, un ka kristieša dzīve ir tas varētu teikt, tas īstais sports, kur tie noteikumi Dieva dotie ir tie, pēc kuriem mēs cīnāmies un iemantojam šo mūžīgo balvu. Ka tur nav, pat tie, kas mums dara pāri, nav mūsu ienaidnieki. Pat ja viņi ir spēlēt citā komandā. Mēs ne pret viņiem cīnāmies. Ne pret miesu un asinīm mēs cīnāmies. Bet pret, tumsas spēkiem mēs cīnāmies, bet ne pret miesu un asinīm, ne pret cilvēkiem. Tāpēc arī tie imperātori un valdnieki, kas vajāja kristiešus, apostols Pāvils teica, turiet godā viņus, maksājiet viņiem nodokļus, ja vajag, un paklausību parādiet, un viss. Ir rakstīts mīļi un ilgotie brāļi. Jā, ļoti skaistas ievads sākumā. Lūk, tā tad izskatās tā, ka abas gan Evodija, gan Sintiha arī ir tajā vienā komandā, bet savā starpā rada vienu otrai un visai draudzei lielu nemieru. Jo pirmkārt, protams, vai tad tādas lietas klājas kristīgā draudzē, ka kaut kādu tādu privātu iemeslu dēļ notiek tādas ilgstošas ķildes, kur pašam apostolim tagad ir jāiesaistās un viss jāaicina palīgā šo visu kaut kā novērst un labot, un ka viņas atrastu vienprātību Kristū. Un turklāt ar tādiem argumentiem, ka tas nav tas ir tāds debesu valstības pilsoņu darbs kopīgais vai uzdevums tagad
to vienprātību arī gūt. Kristīgā draudzē vienprātība kungā, protams, ir viena no svarīgākajām lietām. Nevelti arī pestītājs ir teicis Sīmani, Velns ir gribējis jūs sijāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis, lai tavu ticību nemitis, un kad tu atgriezīsies, ka tu tad atjauno to vienprātību, ka katrs aiziet savā ceļā. Bet ka mēs rodam to vienprātību. Tā ir Dievam tīkama vienprātība. Visās lietās. Bet, protams, galvenokārt jau tas pats galvenais ir tajos ticības jautājumos. Mēs nezinām, kas bija Evodijai un Sintihei. Varbūt, ka tas arī bija kaut kāda ticības jautājuma. Varbūt. Viņam jau uz Dievs. Arī, bez šaubām. Bet teiks arī palīdzi viņām. Viņš tam, kam viņš raksta. Palīdzi viņām. Jo tas jau ir tā, gan lūgt, gan darīt. Tāpat kā visās citās lietās. Lūgt un darīt. Jo tikai lūgt vien kādreiz, tā kā nepietiek. Tad vienalga kādam ir jādara. Tad to ar lūgšanu atbalsti. Bet te, palīdzi gan ar lūgšanu, gan ar darbiem. Lūk, un tālāk atkal mēs atgriežamies pie apustuļu refrēna. Priecājieties iekš tā kunga, ja priecājieties kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz, priecājieties. Lai jūsu pieticība top zināma visiem cilvēkiem. Kungs ir tuvu. Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai top zināmas Dievam, ikvienā jūsu lūgšanā pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzu. Šis aicinājums priecāties, kas izskan tajā visā vēstulē, kas rakstīta no cietuma, kur filipieši ļoti ir noraizējušies un nobažījušies gan par apustuli, gan droši vien arī par savām kaut kādām lietām, ka nepazaudē to prieku, kas gan atgādina, gan ir saistīts ar pašām galvenajām lietām, kas kristietim ir. Apostols Pāvils saka, vai ar dzīvību vai ar nāvi es pagodināšu to kungu. Vai man ir jāmirst? Es arī nebūšu nekāds zaudētājs, tikai ieguvējs. Ja es palikšu dzīves, tad es varbūt nebūšu tik liels ieguvējs, kā jūs būsiet ieguvēji. Tādā ziņā, ja? Tas ir jums vajadzīgs. Un gan jau Dievs tad izdomās kā, bet liekas, ka es būšu jums atdots. Un tad, kad mēs redzam, ka kristīgā draudzē lietas nenotiek varbūt tā, kā mēs gribētu, nav kārtībā, viņš saka vienalga, priecājieties iekš tā kunga vienmēr. Es jums sacīšu vēlreiz priecājieties. Par ko tad tu priecājies? Mārtiņš Luters ir teicis tā, ja tikai mēs, un to es pats piedzīvoju un pieredzu, un cilvēki ar to tā kā arī ierauga katru reizi, kad mēs pārdomājam šo vienu brīnišķīgo lietu, ka Dievs, visu valdītājs, debesu un zemes radītājs, ir mūsu tēvs. Kas ar mums var notikt? Ja Dievs, kas visu radījis, no nekā, kas visu valda, kurš pavaro neskaitāmus pulkus ar savu dāsnu roku, nevis valda kā kaut kāda augstāka vara, kura neko neliekas zinis par tiem, kas tur apakšā, bet kurš zina visas lietas, kur viņš redz mūsu domas jau no tālienes, kur mēs vēl nezinām, ko mēs nākamā brīdī, kas mums galvā iešausies. Bet Dievs jau zina. Kurš vada visus mūsu ceļus, kur viņam pat tumsa nav tumsa, pat elle nav elle, kur viņš redz un caurredz visu, kas ar mums notiek, ko mēs darām, un viņš ir mūsu tēvs. Kas ar mums var notikt? Mūžīgais Dievs ir mūsu tēvs, un mēs viņa bērni. Nekas nevar notikt.
Luters teica, ja mēs iemācītos šo vienu, ka Dievs ir mūsu tēvs, viņš saka, mēs nekad nevarētu būt bēdīgi, noskumuši, izmisuši. Dievs, visvarenais, mūžīgais Dievs ir mūsu tēvs. Bet mēs redzam, cik mēs esam vāji šajā priekā un to aizmirstam, un tāpēc to ir vienmēr jāatgādina, priecājieties iekšā kunga. Proti, priecājieties par to, kas tiešām ir prieka pamats. Nevis vienkārši priecājieties par jebko un jebkā, bet priecājieties iekšā kunga, viņš saka. Lai vienmēr visas lietas jūs ieraugāt ar šo te skatījumu, ka Dievs, visvarenais mūžīgais Dievs, caur Kristu ir mūsu mīļais tēvs. Tālāk viņš saka, lai jūsu pieticība, vai varbūt arī citādi epiekeietas, lai jūsu pieticība top zināma visiem cilvēkiem. Kā filipiešu pieticība tapa zināma visiem cilvēkiem? Kā jūs domājat? Pāvils piemēram sen nav bijis, kā mēs to zinām, tikai no rakstiem. Nē, bet kas varētu liecināt par filipiešu pieticību? Kā, lai jūs pieticību top zinām, tas nozīmē, lai viņi stāsta, ka viņiem, ka viņiem visa kā pietiek, ka pieticība ir tā kā pietikšana. Filipieši, jā. Drīzāk, ka viņi kaut ko ziedoja. Jā, ka viņi kaut ko ziedoja. Viņi prasa, kā tad tev tur tāda aldziņa un tu ziedo, un man ir šitāda, man nepaliek pāri, vēl es vēl aizņemos. Kas saka? Kā Maikls Džeksons pelnīja 100 miljonu katru gadu, un kad viņš nomira, vēl viņš bija 30 miljonus parādā bodniekiem. Revidētajā izdevumā rakstīts jūsu lēnība. Lēnība. Arī tas, jā. Tā epiekeja varētu būt arī lēnība, jā. Šā vai tā, tur ir tie vairāk tad visā tajā ietilpst. Viens ir, šī pieticība, jā, tādā veidā, ka viņi kaut ko ziedo, un viņi saka, bet man pietiek, tanī ziņā. Lēnība, tas atkal nāk šī arī, viņi ir radnieci noteikti arī pieticībai. Noteikti ir radnieci tā lēnība. Tur šī lēnprātība, kas liecina par ticību. Viņa vienmēr liecina par ticību, un apostols Pāvils to tālāk arī paver. Viņš saka, neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai top zināmas Dievam, ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Te ieskanas tas, ko mēs arī iepriekš runājām. Ja visu varenais Dievs ir mūsu tēvs, un viņš mūs ir aicinājis lūgt, un mēs varam viņu lūgt mūsu tēvs debesīs, tad viņš arī dos visu, kas ir vajadzīgs. Mēs pacietībā un lēnprātībā zinām, ka Dievs dos risinājumu tām lietām, kas varbūt mums liekas, kur mēs neredzam nevienu risinājumu. Dievs dos. Lieciet to Dievu priekšā. Tā ir tāda ticības lēnprātība un ar tādu ticības pieticību, ka Dievs jau zinās gādāt, un tie vārdi, ko viņš tur īpaši izceļ, tas kungs ir tuvu. Dievs nav tālu, ne no viena. Arī tāds divējādi saprotams vārds. Tas kungs ir tuvu savā atnākšanā, par kuru apostols iepriekš ir runājis. Mēs piedaram debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju kungu Jēzu Kristu. Viņa atnākšana ir tuvu. Kaut gan mums varētu likties, bet apostols to pirms 2000 gadiem rakstīja, un mēs vēl šodien, neesam sagaidījuši.
Bet tas jau nav, tas ir katra kristieša stāvoklis gaidīt tā kunga atnākšanu, ka viņš arī vai atnākdams pakaļ viņam un vesdams viņu uz debesīm, vai nākdams no debesīm, pārvērsdams viņu. Šā vai tā mēs gaidām tikai uz to kungu. Bet otra puse ir, tas kungs ir tuvu, viņš zina par visām mūsu vajadzībām. Viņš saka, jūsu vajadzības, lai top zināmas Dievam, ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzu. Nu, šie vārdi tādā vēl paplašinājumā ir iegājušies mūsu dievkalpojuma kārtībā. Tie ir kanceles daļas noslēgums. Un Dieva miers, kas ir augstāks kā viss cilvēku prāts un saprašana, tas ir šis kanceles daļas nobeigums. Šis Dieva miers, ar ko viņš ir tad šeit tā iezīmēts, ka viņš pārspēja jebkuru sapratni. Kur droši vien ticīgajam cilvēkam, kad viņš ir šo Dievu mieru ieguvis, ir kādi brīži, kad citi viņam jautā, nu kā tu var būt tik mierīgs? Ir taču pietiekami daudz iemeslu satraukties. Kā tu vari tik mierīgi to visu uztvert? Nu, kristietis nav kaut kāds stoiķis, kur viņam viss vienalga, nu tur vai galvenais ir nesatricināmā mierā palikt. Tas būtu tāds cilvēcisks miers. Bet šeit ir Dieva miers, kas pamatojas tajā brīnišķīgajā realitātē, ka mēs esam Dieva bērni, mēs esam Dieva valstīs pilsoņi, mūsu vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā. Nu, ko vēl mums vajag mūsu mieram? Nu, patiesībā, ja mēs to saprastu, mums arī pietiktu. Visnotaļ. Nu, ja vēl ir kādas vajadzības, tad Dievs jau nav tālu. Viņš ir tuvu, viņš var palīdzēt, viņš arī palīdz. Pie visvienkāršākajām kādreiz lietām. Un kur nu vēl pie lielajām? Vēl jau vairāk. Celiet savas vajadzības Dievu priekšā. Un dzīvodami šādā brīnišķīgā saskaņā ar Dievu un Dievu patvērumā, nu tad Dieva miers pasargās sirdis, domas. No nemiera? Nē, Kristu Jēzu pasargās. Atkal mēs atgriežamies pie mūsu ticības avota un mūsu spēka avota. Kristu Jēzu. Tur ir tas pasargājums. Pasaulē mums būs bēdas un izbīlis, un tikko mēs neesam Kristu Jēzu, bet esam pasaulē, tad, protams, nekāda Dieva miera mums nav. Kad mēs esam Kristu, viņš saka, nebaidies, es pasaulē esmu uzvarējis. Pasaulē jums būs bēdas. Nebīstieties, viņš saka, es pasaulē esmu uzvarējis. Tas nozīmē, ja man sirdī ir miers, tad viss kārtībā. Ja tas ir ticības miers Kristū, tad jā, viss ir kārtībā. Nu, protams, vai mūsu sirdī vienmēr viss ir kārtībā, tas ir liels jautājums. Es tā nevarētu pateikt, ka ar kristieti, ka viņš jau būtu tik gatavs, kā ar viņu ir viss kārtībā. Bet tas pēc kā viņam jātiec, pēc tā miera, kas ir Dievā. Un, protams, ka miers, vai viņš ir Dievā vai nav, tas atklājas tikai pārbaudījumos. Nu, kad nekas nenotiek, kāpēc, lai man sirds nebūtu mierā? Saule spīd, putni dzied, vēders pilns, noskaņojums labs. Kāpēc, lai man nebūtu miers sirdī? Cilvēki apkārt laipni smaida, miers sirdī. Es Jā. uztraucos par saviem tuvākajiem radniekiem. Nu jā, tad, Vajag pamats uztraukties. jā, un tad, kad jūs par viņiem domājat, kā jūs nākat pie tā miera līga? Vienkārši miers nekad nepazūd. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš fiziski jūtams. Nu jā, nu redziet tā, nu es tāpēc nevaru atbildēt uz to jautājumu, ko jūs man uzdevāt. Ja jums tas Dieva miers būtu
tāpēc, ka jūs esat lūgusi to kungu un jūs ticībā zināt, ka gan jau Dievs izdarīs to, ko jūs lūdzat. Es palieku mierā. Tad viss ir kārtībā. Ja tas miers ir tāds, man vienalga, kas ar viņiem tā īsti notiek, es par to tomēr nolēmu neuztraukties. Tad tas vairs nav Dieva miers. Un tad nav kārtībā. Tur ir, tāpēc uz to nevar atbildēt, ja, tas ir jautājums, kas droši vien viņš ietiecas dziļāk. Ja es redzu, ka tagad vēl nav kārtībā, un es zinu, ka šie cilvēki vēl, par kuriem mana sirds ir norūpējusies, ka viņiem ar ticību nav kārtībā, un ka viņi vēl nav pie Kristus, un kā. Protams, ka es varu to mieru gūt tikai tad, kad es lūdzu, un saku, kungs, tu zini arī to, un tu viņus arī mīli, un es zinu, ka tu to darīsi. Tas ir ticības miers. Es zinu, ka tu viņus beigās atvedīsi. Vai es to redzēšu, vai es to neredzēšu. Bet es varu būt mierā, jo tu esi Dievs, kas glābi. Es vakar lūdzu par to, lai mani vecāki pildē vismaz tos baušus, kas ir ierakstīti viņu sirdīs. Tas ir labs atzīstams lūgums. Jautājums, vai jūs pildat tos baušus, kas ir jūsu sirdī un kas ir? Mēs katru dienu, katru svētdienu mēs sūdzam savus grēkus, tādā ziņā. Es domāju, ka jums ir jālūdz par jūsu vecāku atgriešanos, par viņu dvēseles pestīšanu, par to, lai viņi tur baušus tur, protams, lūdziet. Vai es nedomāju, ka viņi arī tā... Vai tad tur arī viņi kaut kādi būtu tādi lieli, tādi baušļu pārkāpēji arī, to es nezinu, bet lūdziet par to, lai Dievs dod viņiem atgriezties, lai Dievs dod viņus iemantot arī mūžībai, lai arī viņu vārdi būtu ierakstīti tajā jēra dzīvības grāmatā. Par to lūdziet. Un tad, ja jūs lūgdam nonākat pie tā Dieva miera Kristū, ka jūs zināt, ka Kristus gan jau to darīs, jo viņš arī par viņu grēkiem ir miris. Viņš arī viņus mīl. No turienes tas miers arī var tikai nākt, manā saprašanā. Tālāk apostols saka, vēl brāļi, domājiet par visu, kas patiess, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un abrīnojams, kas saistīts ar tikumu un ir slavējams. Visu, ko esat mācījušies un pieņēmuši, ko esat dzirdējuši un redzējuši manī, to arī tad dariet un miera Dievs būs ar jums. Šī ir ļoti grūta lieta. Jo grēcīgā cilvēka acis jau ko ta viņa, biežāk redz to, par ko vajadzētu krist izmisumā, varētu teikt tā, domā par visu, kas ir melīgs, bezgodīgs, netaisns, nešķīsts, nepievilcīgs, nožēlojams, kas saistīts ar netikumu un negodu. To visu redz cilvēka acis, mēs varam par to sašust, mēs varam par to krist bēdās un izmisumā, un viss pasauli ir pilna ar to, un traģēdijas rakstīt, jāteic, arī rakstniekiem nav grūti. Bet šeit, ir tā kaut kā pavisam citādi. Viņš saka, kā tad tas Dieva miers nāk mūsu sirdī? Jo pasaulē jau ir gan tas. Viņš jau nerunā par tādu pasauli, kurā nebūtu nekā melīga, negodājama, netaisna, nešķīsta, kur viss ir tā brīnišķīgi un skaisti. Nē, protams, ka ne. Viņš runā par tādu pasauli, kur viss tiešām pirmajā pietuvinājumā, mēs redzam visas tās sliktās lietas. Bet viņš saka, skatieties uz to, kas ir tas labais, patiesais, šķīstais. Tas laikam visās lietās tā ir. Ja, piemēram, dārzkopis tikai šķendētos par nezālēm un kaitēkļiem, viņš nebūtu laikam labs dārzkops, ja viņš neprast priecāties par to, kas skaisti aug, ka tur kā tas viss ir. Viņam būtu grūti darīt savu darbu, bet tas ir tāda vienkārša lieta. Ja skolotājs
redzētu tikai, cik bērni atkal ir, cik man viņi krīt uz nerviem, cik viņi ir šausmīgi nepaklausīgi, cik viņi slikti visi mācās un ir slinki un viens otru baksta un biksta. Un ja tu neredzi to, ka viņiem to vajag, ko tu viņiem dod, ka viņi ar prieku to saņem, kaut vai mazlietiņ tas ir, bet kad tu to redzi, tad tas ir tas, kas to vairo arī. Ir kā no vienas puses varētu likties tāda kristīga pozitīva domāšana. Savā ziņā jā, varētu tā teikt. Ka to labo, kas tur ir, viņš saka, ir jau pietiekami mums visādi, jau tāpat visādas nelāgas lietas apkārt, par kurām mēs varam iegrimt dziļās pārdomās un netiekam vaļā no tām domām un viens otru redzēt arī ar šādu aci un, kā teica Sīraks, Sīraka gudrības grāmatās, Sīraka dēls, pareizāk sakot. Jēzus Sīraka dēls teicis, viena ļauna stunda dara, ka viss, kas bijis labais, to aizmirsts. Tā arī, piemēram, ja mēs ar cilvēku kādu sastrīdamies. Kas mums uzreiz izlien ārā? Ne jau tas, ko viņš mums labu darīs, bet tas, ka viņš vienmēr ir bijis tāds, kāds viņš bija šoreiz. Viss labais to aizmirsts. Pēc tam kaut kā pāriet, tu sāc atcerēties, tad nav tā. Nav tā taisnība. Bet tajā tā ļaunā stunda to dara. Viņš vienmēr viņš vai viņa tā. Bet, kad pāriet tā ļaunā stunda, tad tas labais. Un ja tu varētu tajā ļaunajā stundā atcerēties to labo, vai tā nebūtu viena zelta vērta lieta? Es domāju, tā būtu viena zelta vērta lieta. Tas jau arī parāda, to labo dārznieku padara par dārznieku to, ka viņš var priecāties par tiem saviem darbiem un viņa augļiem. Skolotāji, ka viņš priecājas par tiem bērniem un mīl viņus, un pat ja viņš tur ir spurainis vai kāds, viņš viņam ir kā tēvs vai māte, Un priecājas par to, kā man patīk strādāt ar bērnu. Kādreiz ir tāds skolotājs, un liekas, kas tur ko pat... Bet kaut kā arī tie bērni, viņa apkārtēji skolotāji, ir tādi tā kā dadzīši līp klāt, Un tam dārzniekam atkal viss tik brīnišķīgi, un zaļie pirksti viņam esot, vai kaut kas tāds. Nezinu neko par zaļiem pirkstiem, neesmu skatījies, viņi zaļi, te jau nav zaļi. Bet, neesmu pētījis, bet kaut kā tas viss kaut kā, kāds ir tas skatījums. Un mums ir ļoti izteikts, tas negatīvais, un, protams, ka viņam jau ir pamats, bet apostols saka, skatieties to, domājiet par visu, kas paties, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un apbrīnojams, kas saistīts ar tikumu un ir slavējams. Tā nav tāda vienkārši tāda uzvedība, ka kaut kā mums tā pozitīvi jādomā vai kaut kā tas. Tur pret to es esmu diezgan kritisks. Bet, kad tu to ieraugi tajos citos, un es vienmēr kaut kā abrīnoju un tā arī aizvien vairāk un vairāk ar simpātiem uzlūkoju, ka cilvēki to var ieraudzīt. Piemēram, kur tu kādu kritizē, viņš atkal aizbildina. Vai pasaka, nē, varbūt, ka tas nav tā, kā tu domā un tā. Un izrādās, ka tās lietas varbūt pavisam citādas. Bet, tas ir tas Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni. Tādā veidā tiek arī tā uzturēts un vairots. Visu, ko esat mācījušies un pieņēmuši, ko esat dzirdējuši un redzējuši manī, to arī dariet, un miera Dievs būs ar jums. Tas ir tik tālu. Šodien mēs tikām, un tad nākamreiz mēs tad
tad arī pabeigsim. Vai ir vēl kādi jautājumi, piebildes? Jā. Pateikt, ka revidētajā izdevumā 6. pantā rakstīts nezūdaities nemaz. Jūs lūgumi, lai nāk zinām Dievu priekšā, ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Tieši par zūdīšanu. Jā. Nu, vecajos tulkojumos bija tas vārds zūdīties, un mums arī bija tā izšķiršanās, vai mums palīdz pie tā vecā zūdīties? Kā grieķu valodā tas zūdīties? Mērim nav. Jā. Nu, viņš ir tā kā, tāda zūdīties, ļoti labs vārds. Viņš, principā, ja mēs to vārdu pareizi saprotam, ja, un ja mēs viņu zinām tādu, tagad varbūt, ja mēs kādam skolniekam vai skolēnam tā pareizāk sakot, pajautātu, kas ir zūdīties, viņš uztaisītu liels apaļas acis. Kaut kas tā kā sūdzēties? Bet apaļas acis var uztaisīt tikai, tāpēc, ka no nezināšanas, vai ne? Jā, bet to zina tikai tie, kas iet baznīcā īsti. Tāpēc, ka tas ir tāds biblicisms zūdīties. Viņš ir tāds tomēr baznīcisks vārds. Jo es nedomāju, ka kaut kur mūsdienu kaut kādā literatūrā vai kaut kur televīzijā, rādio, internetā vispār tas vārds kaut kur parādās. Es tā kā neatceros. Neesmu pamanījis, ka neesmu. Es jau gan parādīju. Pa kristīgo rādio, protams, tu viņu dzirdi droši vien katru dienu vairākas reizes. Bet tad, tu esi jau zināmā subkultūrā iekšā, kas tev ļoti labi skaidri dod priekšstatu par šo terminu – zūdīties. Varētu būt tās, atceros, ka akadēmiķis Stradiņš to skaidroja. Jā. Viņš teica, ka tas ir no zūdīga, tā zūdošā, ka neuztraukties par to zūdošo. Vai tas ir? Tas ļoti skaisti etimoloģijā pamatots krāšņu skaidrojums, kuram droši vien nav tāda īsta sakara ar vārdu nozīmi. Jo tā etimoloģija jau viņa var būt kaut kur tur tādu, var tur atrast kaut kas tur. Grūti pateikt, tur jau varētu arī piedāvāt kaut kādas cits, protams. Vienu no dziesmām, lasot vecajā drukā, mēs daudzi tajā vietā izdziedājām sūdzēties, kad bija vārds zūdīties. Jā? Mēs vienīgā. Jā. Jā. Un vārds zūdīties, protams, kā mēs viņu tā varētu aprakstīt? Es domāju, ka tā kopā mēs varētu nonākt pie zināmas sajūtas. Tā kā, par kaut ko, kā mēs varētu citiem vārdiem izteikt. Kurnēt, jā, bet kurnēt tas jau ir tajā vienā galā. Jo tas zūdīties ir arī tā kā, kreņķēties, baidīties, bažīties, arī sūdzēties, arī, jo kurnēt tas ir viens, bet kad tu otram to sūdzies par to, cik tev briesmīgi ir, cik tev šausmīgi ir, un ka tu nevar vai žēloties, jā, lūk. Tātad visi šie vārdi, viņi tur tā kā sajiet tajā kopā, ja? Un te ir tas, vēl ir kādā tulkojumā nebēdājieties ne par ko. Viņš tā kā, nav tas nebēdājieties, tas ir kaut kas cits, jā, tas nav, tas mērim nav, tas, šeit tāpēc ir, neesiet noraizējušies, jā. Varbūt, ka tas ir tas vistuvākais vārds, ko modernā valodā var atrast, tam vārdam zūdīties. Viņš patiesībā nav nemaz tik slikts, ja? Bet, protams, tas zūdīties viņam ir, tas ir tā kā tur tiešām tā kā sūdzēties un bažīties un par to runāt un izteikt tās savas bažas visapkārt skaļi un neatlaidīgi un atkal, ja? Tas ir tas stāvoklis. 378. dziesmā, 3. pantā ir tāds teikums, ka sirds vairs nezūdas tevi, ja? Un mēs daudzi šeit izdziedājām nesūdas. Vēl vecā druka, tas S un Z ar nemaz tik ļoti neatšķiras, ja?
Varētu. Tas noteikti ir viena no iezīmēm. Jā, viena viņa nav tāda nozīme, bet kas paskaidro to semantisko lauku, ja tā varētu teikt, tam vārdam, tā vārda lietojumam. Un tas zūdīties, jā, viņš diemžēl nav tāds vairs īsti tāds vārds, ko lieto ikdienā. Jā, baznīcā, jā, kristīgā rādio. Jā, viņš ir tā kā ar ģeķi kopā un tā kā ar nelietīgu dievvvārdu valkāšanu jau vairs nesaprot īsti, ko tas nozīmē. Tas vārds nelietīgs ir jau citu nozīmi. Un daudziem citiem, kas ir visādi vārdi, piemēram, niekkalbis. Daudzi zina, kas ir niekkalbis. Plānā galdiņu urbējs. Tas varētu būt tāds slamu vārds, ko varētu pielikt tam klāt, jā. Bet viņš niekkalbis nenozīmē plānā galdiņu urbējs. Tas, kas gvelž niekus, tas ir no leišu vārda, senās baltu kalbā, valoda. Tas, kas runā, tukšu, tas ir niekkalbis. Jā. Bet viņš ir, diemžēl, jaunajā Bībelē, viņš ir iekšā, kā, tāds, it kā tas uzstādījums bija, ka jābūt ir tādai saprotamai tai Bībelei, bet, kad tā pajautā, kas tad ir niekkalbis, tad visi saka, es saprotu, bet izteikt nevaru. Tā, jā, tā kā. Tas ir priekšāk Bībeli jālasa. Bet, saprot, nepalīdz, ka tu lasi niekkalbis, un viņš nekur nav paskaidrots, kas viņš ir. Tad arī tāda, es to niekkalbi tikai nesen uzzināju, kas tas ir salīdzinoši. Ka tas ir vienkārši tāds, kas runā tukšu, Protams, tas arī ir plānā galdiņu urbējs, viņš arī droši vien parasti komplektācijā. Jā, tādā ziņā, jā. Spētījumais šie vārdi, vai viņš zina, viņš nezina. Jā. Ģekšs, niekkalbis un zūdīties. Zūdīties viņš varbūt, ka tas tā kā viss vēl tāds, man liekas, no viņiem ir tāds dzīvākais, jā. Jā, tā kā. Un vēl viens otrs vārds, protams, tāds ir, kas ir grūti jau šodien saprotams. Bet tas zūdīties laikam ir vislabāk, jā, tādā ziņā. Kaut gan, neesiet noraizējušies, ne par ko viņš ir ļoti tuvu, viņš ir tādā maigākā veidā, jo zūdīšanās no raizēm atšķirs ar to, ka tā zūdīšanās skaļi izpaužas, bet tās raizes var skaļi neizpausties, viņas tur tā kā dziļi sirdī. Bet tas... Zūdīties arī var neizpausties. Jā, bet vienalga viņi, tas savās domās, jā. Vienkārši es domāju, ka tas ir tā kā apvienot laicīgo valodu un kristīgo valodu. Apvienot, es nezinu, kas tas ieguvējis būt. Tad man patīk tā doma, vai ne, teiksim, pie skaidra ūdens pieliet vienu pilīti indus, tad tas jau nebūs skaidrs ūdens vairāk. Es nedomāju, ka mēs tik gluži varētu nošķirt kaut kādu laicīgu valodu un kaut kādu atkal garīgu valodu, jo, ja mēs pastamies, Bībele taču rakstīta ar vienkāršiem vārdiem ir. Tie ir tie vārdi, kurus mēs pasaulē lietojam pavisam pasaulīgā nozīmē. Dzīvība, gaisma, maize, ķermenis. Bībelē viņiem ir tā nozīme, ko parāda tas konteksts. Tā nav kaut kāda valoda, kaut kādi citi vārdi. Mums jau nav tāda valoda, kā uzskatīja kādreiz baznīcā, kā tikai grieķu, ebreju un latīņu valodu var izteikt dievišķās patiesības. Tāpēc līdz 19. gadsimtam katoļu baznīcā lietoja liturģijā tikai latīņu valodu. Bija svēto rakstu lasījumi, gan bija jau tautas valodā. Piemēram, kā ilgu laiku bija strīdi pareizsīgo baznīcā, vai liturģija ir īsta, ja viņa nav senslāvu valodā, vai sen grieķu, tajā grieķu valodā.
Vai viņa vispār ir īsta, tad liturģija. Nu, viņa ir īsta, mēs lietojam. Ir kaut kādi vārdi, kas baznīcā ir iegājušies, un pasaulē varbūt viņi nav vairs tā sastopami, un mēs viņus lietojam, tāpēc, ka viņi tur tā aizķērušies ir. Bet vai tāpēc viņi ir kaut kādi svētāki vārdi, grūti pateikt. Vai zūdīties ir svētāks vārds par vārdu rūpēties? Nē, viņi ir sinonīmi, jā. Bet daži tiek retāk lietoti. Un, protams, ka Bībelē vecajos tulkojumos saglabājas vecāki vārdi. Tēzaurs saka, ka zūdīties ir izteikt neapmierinātību, sarūktinājumu, gausties, žēloties, arī bažīties. Jā. Jā, tāpēc es domāju, ka man tas vārds zūdīties, viņš vairāk ir tajā atklāts, kas saistīts ar izpaudumiem. Kā tas tiek izteikts. Man ar tā sajūta ir tāda kā Tēzauram. Bet tas Merim nav, viņš nav varbūt tāds, viņš nav, piemēram, kurnēt, kas ir gongizeini, tas ir, viņi kurnēja savā starpā, ja? Viņš arī tas, tās raizes, kas ir tās ikdienišķās vai kaut kas, viņš arī tā mierīgākā nozīme viņam ir. Tāpēc vai raizēties, vai zūdīties, ja mēs saprastu, kas ir zūdīties, varētu arī lietot to zūdīties. Bet, tas, man liekas, tas raizēties par kaut ko viņš arī ir ļoti, ļoti atbilstīgs, jā. Un niekalbas ir pļāpīgs, vientiesīgs, nenopietns. Jā. Izrādās, vai ne? Izrādās. Kā izrādās, pļāpīgs, nenopietns, vientiesīgs cilvēks. Tā, ka lasa Bībelē, tu liekas, kas tas tāds ir. Jā. Tā saprast, ka aizvērst cilvēks paļauties uz Dievu. Jā, noteikti. Es domāju tā, ka ja jau cilvēks, kas negribēs saprast, tas arī nesapratīs. Arī taisnība. Labi. Jā. Jā. Vai tad, kad cilvēki nomirst, ja šis aizmigšanas brīdis kristīgiem cilvēkam, vai pēc tam, pēc šīs aizmigšanas jau satiks savus mīļos, vai tikai pēc augšām celšanās? Tā īsti nav pateikts. Mēģināsim, kāds teksts varbūt tad pacelāt. Labi, to pašu 2. vēstuli Korintiešiem, ja mēs tā varam mazliet tam atlicināt laiku. Kur viņš saka tā. Tas īstais apsolījums zinādami, ka viņš, kas uzmodinājis kungu Jēzu, augšām cels arī mūs līdz ar Jēzu un nostatīs savā priekšā līdz ar jums. Tas tā kā būtu pēc augšām celšanās. Tai pašā laikā tie Bībeles izteikumi, un tad viņš tika piepulcināts tēviem, kas neatiec uz augšām celšanos, bet uz to stāvokli pēc nāves. Tas liek tā kā domāt un ļauj tā kā domāt, manuprāt, ka kaut kādā mērā tā satikšanās ar mīļiem būs jau arī, tad ir ceļš no tiem, kas ir, kurus var pieskaitīt pie tās ģimenes vai pie tiem tuvākajiem. Mana tēva namā ir daudz dzīvokļu. Daudz mājokļu, Jēzus saka. Es eju jums vietas attaisīt. Viņš neteica, mana tēva namā būs daudz kameru, kur tad katrs tai savā mājoklī un nekur ar citiem netiksies tā viņš saka mājokli. Tā kā, tad tas arī rada tādu iespēju, ka tur mēs tomēr visi būsim kopā, ja? Protams, ka tajā pēdējā, tajā jau pēc augšām celšanās, kas jau godības valstībā, tas būs kaut kas atsevišķs. Bet es domāju, ka mēs varam tā saprast no svētiem rakstiem, ka jau pēc nāves, ka viņš nonāk paradīzē, viņš tur sastopas savus mīļos. Tā pavisam vienkārši runājot. Jā. Tas ir ļoti brīnišķīgi. Jā,
Nevar nepiekrist, tā ir, jā, tas ir tiešām brīnišķīgi. Ka mēs varam zināt, ka tie, kas mūsu mīļie ir aizmiguši, ka viņi jau ir pie saviem mīļajiem, kas jau ir debesīs, un kad mēs tur nāksim, mēs viņus satiksim. Nu, vai vēl lielāks prieks var būt? Tas ir tas vainags. Tā ir tā balva lielā. Tā ir tā lielā balva. Pateicība Dievam. Labi, mēs pie tā tad ar paliekam.